Nu tā, hello everybody. Šis te ir mans Tugens, mēs viņam liekam iekšā motoru. Viņam te ir biki viss dirsā, biki nav, karoči, nē, te ir viss dirsā. Es nezinu, varbūt šo jaunu pirkšu, bet nē, bet, karoči, subframe'am es skrūvi dabūju. Man šie, ka bija teicis citos vidikos, ka man viņam skrūvi vajadzēja, es viņu dabūju. Kur ir? Nav tā pati labākā, bet, karoči, būs. Jā, mēs tagad malcam tad viņu iekšā motoru. Un tad plasmasas sekos, karoči, vispārējais. Labi, ka viņam šitam provodkas nav vispār. Vodļie provodka. Viens vats. Man šķiet, ka tur būs ļoti grūti ņemties, bet tad jau redzēs. Bet, jā, karoči, liekam iekšā. Ceļam motoru iekšā. Karoči, motors ir iekāps iekšā. Tagad mums vajag tikai izdomāt, kā mēs to amīti pielikam, jo pašlaik viņš turās šitā. Jāatrod kaut kāds skrūvi. Un tad jau sekos visas plasmasas, viss tas, un būs priekšējā riep arī jāpieliek, kur to skrūvi dabūsim, bet kaut kur dabūsim. Un karoči, jā, diezko ātri kustamies, visi mopēdi jau drīz būs dzīvībā. Drīz būs. Tā, ir jauna diena. Ir 7 no rīta, 30. decembris. Mēs esam vienkārši crazy. Karoči, kas te ir? Vispār, sarunājam Rudolfu 7:40, kaut mēram 7 garāžā. Viņš vēl guļ. Karoči, man tagad būs jāgaida viņš. Bet, karoči, tātad vakarā mēs pātro šito iedarbinājām ar urbi. Rekur, ar šito te. Vakar iedarbinājām. Viņš pielica, gandrīz nokrita, bet mēs viņu šitā vienkārši atstājām, jo, viņš nevarēja stāvēt, viņam kājiņas tur nav, tas nekā nav, tāpēc viņš nevarēja normāli nostāvēt. Tātad, ko mums šodien viņam vajadzētu varbūt izdarīt, jo varētu pielikt izpūtēju, pielikt to beņķi, pieskrūvēt varbūt dažas plasmasas. Karoči, bija ar to visu elektroniku, kas tur to ručku kaut kā pielikt. Vienkārši tā, lai var viņš pastāvēt normāli. Un tad, jā, tad mēs arī ķersimies pie malaga. Bet tas jau otrā vidikā ir. Mēs tagad sanāk 2 video vienā laikā filmēt. Bet, jā, tagad kaut ko mēs sāksim šitam darīt. Vispār tagad vajag piekārtot. Šodienas garāža ir atnācis, lai visas sakārtot, jo, te ir vienkārši bardaks. Un te parasti galds ir vienkārši tīrs, te var visu darīt, te pašlaik ir vienkārši bardaks, tāpēc arī vajag kaut ko piekārtot. Un tad jau jāskatās, ko darīs. Tā, kaut kā tagad šitā izskatās. Saliku, nāk visas plasmasas, uzliku abas ručkas, šito vajadzēja tik pieskrūvēt. Un snapī pieliku lampu, LED bāru. Snāk nogriezu es šeit. Te jau gandrīz viņi ir izgājis ārā. Garš nogriezu šeit to skrūvi. Jā, jūs neko neredzat. Nogriezu šeit skrūvi. Uzliku filtru, līniju 90. Vajag nopirkt arī jaunus šitās te. Trubiņas jaunas vajag, jo viņa galīgi dirsā šitā ir ciets kā akmens. Bet jā, plasmasas visas ir sākts kā, vienkārši pagaidu variants, jo nav skrūves vispār, jo, kas tas tāds, prosti zipteji visur. Visur zipteji. Prosti. Labi, aizmuguri nekas galīgi, nekas netur. Gan jau tur būs kaut kāds dažas skrūves, bet jā, pielikšu šito vienkārši, lai izskatās kā redz, jo
Prosti gribās salikt šito ātrāk, jo tad tur tik jāpieliek priekšējais rats un tad viņu. Tad jau tur viss ir praktiski pabeigts, bet nu jā, viss tas solidi, man patīk. Tā tad ir kaut kāda jauna diena. Es pat nezinu, kur es paliku, jo kāds 2 mēnešus nāc bijis garāži. Bet šitam tugenam paņēmu, es nopirku sporta stūri. Jānopērk vēl plaukts tikai, un tad to uzbāzīs virsū. Viņam vajag vēl to blīvi sanāk, izpūtējam un visu to. Un vēl no čoma, tagad ciet, bet no čoma es nopirkšu šito te normālu, jo man viņš ir, bet viņš ir baigi te tā kā nolosts vienā vietā un tā tālāk. Un vēl mēs nopirkām šitādu, es nopirku PR rāmi Old Zips. Viņš tāds, viss ir aprūsējis, viss viņam te ir dirsā. Es jau te biki sāku kaut ko darīties viņam, aķīts izlādējās urbim. Un tad es te riepu krāsājām, man galīgi darīt nav ko. Tad tur augšā vēl ir uzbāzām Rīga 5 velospēdu un vēl ir Taifūna rāmis, ko arī nopirku. Te ir visādas detaļas. Te ir Taifūna provodka un visādi cilindri, kur ir paļabums metāliem ies. Bet es pat nezinu, ar šito tugenu, te ir tā, viņam, viņš, vieglāk sakot, nelats. Un kompresija galīgi pazudus. Paļabum bija tie gredzeni jāmaina, kurus te varbūt teicu, varbūt neteicu. Bet bija tāds, kā gribējām gredzenes mainīt, beigās mēs viņus nemainījām. Tad domājam, uz pārdošanas brīdi, pofīgi. Aha, bļē, tagad mums viņi jāņemās. Un Ants pulcītes jauns paņēmām. Normāls apgaisnojums ir. Rekur. Letiņas arī ieslēdzām. Kaut kā tā, tagad tāds vairāk info. Jo vispār tagad nav nekas, kas darīts. Kaut laikam vidziks vispār bija par šito tugenu, bet man nav ne jausmas. Es pat nezinu, kurš pie viņa palika. Kroči plasmas viss salikts. Aizmugurē visu normāli stāv. Jā, vēl arī nopirku karterus AP2 pie. To ir parādīšu. Bet ja visa aizmugura salikta ir ar skrūvēm, viss čotka. Te stāv arī ļoti viss čotka. Labāk nevar. Te ir malaks, to jau mēs šeit redzējāt. Vai arī nebūs citā vidzikām, tad jā, šitos karters arī paņēma. Un te viņi arī viss tādi aprūsējuši. Redzu, tās bija kustās. Kloķi nekustās. Kloķi nedzīva. Bet tāpat tev viss būs jāmaņ, ja te tāds. Redz, viss nopelējis. Kaut kā tā. Un kroči jā. Varbūt arī vidziks beigsies. Bet nav ko vairs vairāk rādīt teikt. Kroči jā. Ir zips. Meklē doķis. Ja kāds pārdod, būtu forši. Kaut kā tā, jā. Te arī būs viss.